tagad laikam jāizvēlās, par kuru no FS Jelgava komandām runāt, jo tik liela atšķirība, lai gan izpildītāji tie paši, bet pieeja, stāsts, treneri tik krasi atšķirās, ka man grūti iztēloties, kur vēl, kad vēl trenera maiņa tik ļoti ir ietekmējusi vienas komandas tieši sniegumu, stilu, paskatu, vienalga, kā to var definēt. Bet FS Jelgava 2023 unikāls stāsts, interesants stāsts. Stāsts, nezinu, var Game of Thrones paņemt, kur tu jau esi noskaņojies, sekot līdzi varonim, un to varoni sākumā novāc pēkšņi, un tu domā, kas notiek. Kam es tagad sekošu? Turklāt, tīri chronoloģiski arī sanāk interesanti, ja mēs ņemam tikai šī gada virslīgu, tad ar Ervīnu Pērkonu komanda nospēlēja pirmo apli. Kaut gan arī tur Ervīns saka, ka ne visu pirmo apli, jo ne visām spēlēm viņš gatavoja komandu. Pirmais aplis ar Ervīnu un 3 apli ar Jozefu Škrlīku. Pat 3, jo Valerijs Reķko vēl tur bija. Taisnība. 2,5 apli, jo Jozefs Škrlīks un Sauļis Šermēlis palīgā. Bet, ja paņemam atkal garāku laika nogriezni, cik ilgi Ervīns strādāja šo komandu no pašiem pirmsākumiem, no jauniešu vai pat bērnu vecuma, drīkst teikt, nedrīkst teikt, tad sanāk, ka Ervīnam tas ilgs laika posms sanāk un Slovāku speciālistam netik ilgs. Jautājums, kā mēs raugāmies kādās projekcijās. Ja mēs raugāmies un runājam par spēlētājiem, tad lielāko daļu no šiem spēlētājiem Ervīns Pērkons ir sagatavojis virslīgai, vairāk piedzīvoja debiju sezonas pirmajā spēlē, kas uzreiz kļuva par kulta spēli, par spēli, par ko jārunā un joprojām patīkami atcerēties, kas tur notika un kas tur nenotika. Jelgavniekiem noteikti nav patīkami atcerēties par tās spēles galotni, bet Raivos Tūriņš debija virslīgā, Dāvis Veikrīgers debija virslīgā, Agris Glaudans šķiet, ka arī Cēsnieks jau bija debitējis FK Jelgava sastāvā, Deglavam debija, Patīčuks bija debitējis, Maslovam debija, Pēlānam debija, Bečeram debija, uz maiņu nāca leģionāri arī Šiķakovs, kurš arī pirms tam virslīgā nebija spēlējis. 11 latvieši arī Jelgavas pamatsastāvā, no kuriem vairāk nekā puse virslīgas debitanti pret Rīga Football Club, pret galveno pretendentu uz titulu, pret komandu, kur ir 8 leģionāri, ieskaitot Milošu Jojiču, pašu Milošu Jojiču, ex-Dortmunds Borusija spēlētāju, un šī jelgavnieka komanda, kas pat tur nespēja pieteikt leģionārus uz pirmo maču, nemācēja to izdarīt. Varemējuvam bija pussezona jāgaida, lai viņi varētu pieteikt. Šī Jelgavas komanda 1-1 spēlē pret Rīga 90. plus minūtē un ielaiž tikai vārtus pēdējās sekundēs, kur iespējams bija arī noteikuma pārkāpums, bet vara nebija, un tāpēc Tomislavs Stipičs varēja skriet pāri visam laukumam un jūsmot par Riga sarežģīto uzvaru pret FS Jelgavu. Arkādijs, tev šeit uzdodu mājas darbu, tev šajā vietā ir jāielīmē, jo tas būs astes celšana pašam sev. Tajā brīdī, kad Riga izrāva 2-1 pret Jelgavu pirmajā kārtā, tu kliedzi tā, ka Stipičs vispār aizskrien līdz pat pretējai laukuma malai, gluži, ka viņš Latvijas kausu ir uzvarējis 2. reizi Latvijā. Un tas notika. Jā, man tu pat daži pārmeta, ka pārāk emocionāls tu biji, bet tiešām var teikt, ka šī spēle no stāsta viedokļa bija viena no grandiozākajām visas sezonas garumā, lai gan tā bija pirmā kārta, tā bija chronoloģiski laikam 4. spēle sezonā, jo tā bija svētdienas spēle pirmajā game weekā, jeb nedēļā, spēļu nedēļā. Oskara Rubuņa gūtie vārti, Oskars Rubunis arī, viņa tur ceļš līdz virslīgai bija gana ilgs, bet šo ceļu viņš pabeidza līdz virslīgai vēl pagājušajā gadā Tukuma sastāvā, bet tagad FS Jelgavas sastāvā Oskars Rubunis jau pirmajā kārtā gūst skaistus vārtus ar tālstienu. Tik daudz emociju uzreiz atmiņu. Vispār katra spēle Ervīna Pērkona vadībā bija par emocijām, atmiņām, pavērsieniem, sastāvu rotāciju, izmaiņām. Nevarēja paredzēt, nevarēja saprast, kas notiek, kā būs, kā Jelgava spēlēs, kā viņi gatavosies. Un tas posms ļoti ātri beidzās. Varbūt pasaudzējot mūsu nezinu, jo ne gluži nervu šūnas, bet analītiskās spējas, emocijas, sapratni kaut kādu. Jā, loģiku lauž. Uzreiz šeit jāpasaka, ka savā Patreon kontā es ar Ervīnu Pērkonu regulāri komunicēju par Latvijas futbola lietām, tā kā var kāds man pārmest neobjektivitāti, bet tādēļ pretēji es sacīšu, ka es sezonas sākumā nesapratu, ko Pērkons dara, un ne tik pozitīvā gultnē, ka wow, neparedzams treneris, kā viņš mani pārsteidz, bet tiešām es bieži vien nesapratu, un šķita, ka kaut kāda lēmuma ir stipri apšaubāmi, bet viņš tiešām ar savu darbu, ar tiem rezultātiem un
sniegumu un respekta trūkumu pret vadošām komandām pierādīja pretējo. Ja man jāatlasa 2 spēles, kuras es labprāt vēlreiz noskatītos ierakstā pēc sezonas tieši Jelgavas izpildījumā, tās 2 būtu pret Riga. Pirmā kārta, par ko tu sajūsminies 1-2 un pēdējo sekundžu atrisinājums, un otra, protams, ka jau Škarlīka vadībā 5-3. Arī pret Riga, 2 dueli pret šo komandu. Starp citu, pret Riga Jelgavnieki guva vārtus visās 4 spēlēs. Ja pareizi atceros, Jelgavnieki tādi ir vienīgie virslīgā, kuri katrā mačā pamanījās iesist vārtus pret Riga. Bet vienu kopējo lietu vēlos pateikt, un šeit jau bezmazliet nespējot sagaidīt, kad mēs sāksim par Liepāju runāt. 2 pretstati. Jau tuvojamies, jau kur šallas jau sākušās. Viss tas brīdis tuvojas. Es taisu katru gadu statistiku, cik sastāva tiek saglabāts no iepriekšējās sezonas. Jelgava pārliecinoši. Jā, Jelgava spēlēja nākotnes līgā, ir viena Pērkona vadībā, un tur netika veidota revolūcija sastāvā ziņā, tika uzticēta loma, vadošās lomas tiem pašiem futbolistiem, kuri šo ceļazīmi izcīnīja. Vēl viena patīkama lieta par Jelgavu runājot, ka netiek aicināti jauni investori, viss netiek apgāzts kājām gaisā. Tie paši spēlētāji. 81% Jelgavai no iepriekšējā sastāva ne uzvārdu ziņā, bet tieši spēles minūšu ziņā palika tie paši futbolisti. 2. vietā, starp citu, liekam kopā kopsakrībās un secinājumos. 2. vietā RFS 68%. RFS tālu atpalika no Jelgavas, bet starp vadošajām komandām RFS saglabāja sastāvu visvairāk, un šeku reku viņi ir čempioni. Jelgava 1. vietā starp visām komandām, 81% sastāva saglabāts, un visvairāk komplimentus dabūjusi komanda. Jā, Arkādijs teica, ka 2 dažādas sejas šai komandai, piekrītu, bet sumāri šī komanda uzlēca virs savas galvas, saglabājot to sastāvu. Un 6. vietā finišā. Un savukārt skatāmies uz pretējo galu. Komanda, kas uztaisīja vislielāko revolūciju, atbrīvoja gandrīz visus futbolistus, uztaisīja pilnīgi jaunu komandu un saglabāja tikai 31% no sastāva. Turklāt vēl tur varam padiskutēt un parunāt, piemēram, tur Mankendā, kurš ātri vien bija prom, un vēl daži tādi paši spēlētāji. Man šķiet, ka vai tikpat vēl Krišāns Zviedris arī nerēgojas jau sezonas sākumu, viņš bija komandas pieteikumā. Tā kā visa komanda nomainīta un Liepāja lielākā vilšanās 5. vieta. Ilgtermiņa stratēģija, sastāva saglabāšana, stabilitāte, tās ir lietas, kas ir nepieciešamas futbolā, lai gūtu panākumus. Jā, vēl, bet atgriežoties pie trenera, jo Jelgava bija viena no 2 komandām aizdītajā sezonā, kur notika trenera maiņa par Ervīnu Pērkonu. Viedoklis bija saruna man sezonas sākumā ar vienu gan atzītu Latvijā, labi atzītu treneri ar pieredzi bagātu, jā, kur arī pa brīdim sauc par labāko Latvijā, vismaz publiskajā telpā. Bet jā, šis treneris teica, ka Ervīnu Pērkonu es tā īsti neesmu atklājis. Tas bija vērtējums, ka Ervīns Pērkons varēja pārsteigt, varēja piedāvāt kaut ko jaunu virslīgā. Paldies viņam par to arī. Mēs varam teikt daudziem paldies par aizdīto sezonu. Tad vismaz par sezonas sākumu pateiksim paldies arī Ervinam Pērkonam, kura vadībā Jelgava izcīnīja vidēji vairāk punktus nekā Škarlīka vadībā, ja dalam nospēlētās spēles, kurām Ervins, kā pats saka, gatavoja komandu. Cik daudz punktu bija. Bija uzvara par Daugavpili, bija uzvara par Supernovu, bija uzvara par Metu, un turklāt visas šīs uzvaras bija izcīnītas savā laukumā. Jelgava jau sezonas sākumā kļuva par izteiktu mājas komandu, kas mājas spēlēs vāc krietni vairāk punktu nekā izbraukumā. Un šķiet, ka Jelgavai arī bija vislielākā starpība starp punktiem izbraukumā un mājās. Līdz pat sezonas izskaņai, kad Jelgavnieki 2 reizes viesos pieveica Metu, un tad beidzot tika pie savām izbraukuma uzvarām. Tu tā baigi pārliecinoši pateici, ka vairāk punktu, tas būtu īstenībā jāpārbauda, jo jāatzīst, ka tomēr arī Škarlīkam rezultātu ziņā ļoti veiksmīgs nogriezis. Vāji sāka, Jelgava vāji turpināja pēc Pērkona aiziešanas, gan Redsko vadībā, gan Škarlīka ievadā. 2. aplis pavisam vājš, un atceros ar Ervīnu runājām, viņš arī tādu negatīvu prognozi izteica, ka Jelgava varētu finišēt 9. vietā, jo viss aizgāja uz leju, bet tiešām jāatzīst arī pozitīvi, ka varbūt ar pavisam citu stilu, ar pretuzbrukumiem un tā tālāk, bet tomēr Jelgavnieki pamanījās sakrāt daudz punktus un finišēt augstajā 6. vietā, kas ir arī jauno treneru, ne gados jauno, bet tieši laika ziņā jauno nopelns. Ko vēl varam sacīt par Ervīna laiku? No negatīvajām lietām tas, ka komanda varēja izcīnīt vēl vairāk punktus un nepaņēma, kur varēja paņemt. Es varu nosaukt pat uzreiz 3 tādus mačus. Pirmā spēle pret Riga, zaudējums pēdējās sekundēs. 2. spēle pret Liepāju, 2-0 vadībā un kaut kur nespējot tikt ar Mankendā un nespējot
radīja to pretspēli visas spēles garumā. Jelgavnieki norakās, tas nebija vizuāli simpātiski, kā Jelgava aizstāvas neveiksmīgi zaudēja ar 2-3. Un tāpat atļaušos arī nosaukt tomēr spēli pret it kā vadošu komandu, kur Jelgava paņēma punktu par Audu 0-0. Taču tur jau pirmajā puslaikā Jelgavnieki nokļuva vairākumā, un pēc tam arī pabeidza spēli Auda 9 vīru sastāvā. Un īsti neredzēju no Jelgavas tādu izteiktu iešanu uz uzvaru, uz spiedienu, lai paņemtu 3 punktus. Bet tas ir tā, ja pievelk aiz matiem, protams, ka tas kopējais izskats, tā sastāva rotācija, kad komanda nomaina 5 pamatsastāvu spēlētājus un nezaudē savu rokrakstu un savu drosmi spēlējot ar bumbu, tas, protams, simpatizē. Jā, bet tad pēc spēles pret Audu jau tika iesniegums uz galda likts, atlūguma iesniegums Ervinam Pērkonam, vēl 2 spēles ar viņu pie stūres, un pēc spēles pret FK Tukums 2000 telms 2-2 neizšķirts. Pērkons paziņoja, ka viņš aiziet projām uzreiz. Uzreiz medijos sprādziens, veidoja intervijas to Edmundu gan ar Ervīnu, gan ar Edgaru Kļinausku kluba pārstāvi. Noteikti arī Māris Pēlēns daudz ko gribēja pateikt tajā brīdī. Labi, par to arī parunās. Starp citu, tu pareizi pateici par tiem vidējiem punktiem. Tomēr tā matemātiski sanāk ar Pērkonu 1,22, ieskaitot visas 9 spēles pirmajā aplī, kur Ervīns minēja, ka uz 2 spēlēm viņš īsti nepiedalījās tajos pirmspēles treniņos, un tālāk jau nākamajos 3 apļos 1,07 punkti. Tādējādi statistiski pareizi. Ko es varu sacīt? Es saprotu to, ka 2 raksturi satikās, 2 raksturi sadūrās, kamēr tā bija otrā līga, nākotnes līga, jauniešu futbols, tikmēr Ervīns strādāja, kā viņš vēlas, un Māris Pēlēns to novēroja, un spēlētāji attīstījās un iesoļoja virslīgā. Skaists stāsts, bet tiklīdz ir virslīga, tiklīdz ir kaut kāda mediju uzmanība, LTV sižets speciāli par to, cik Ervīns Pērkons ir daudzpusīgs. Protams, arī nevaram nepieminēt skaļi izskanējušo interviju PPK, tādu neviennozīmīgu interviju, kura ne visiem patika, tas, kas tur bija dzirdams. Skaidrs, ka kaut kur Ervīns kļuva ārkārtīgi pamanāms un dzirdams un tāds priekšplānā. Un Māris Pēlēns arī nevienmēr komplementēja šo situāciju, nevienmēr paslavēja, forši tu uzstājies, forši tu pārstāji mūsu klubu. Bija kaut kur sadrusmes un nesaskaņas. Ervīns nevēlējās, laikam, arī uzklausīt kaut kādu kritiku. Vienkārši pats arī aizgāja. Jautājums, vai viņš par vieglu padevās, vai varēja turpināt ilgāk strādāt un spītīgākam būt un varbūt kaut kur nogludināt tās attiecības. Man personīgi šī situācija nepatika. Es būtu labprāt vērojis, kā latviešu jaunais treneris, kaut vai šī viedokļa, ka atnāca leģionāru treneris, jauns latviešu treneris, lai strādā ilgāk, lai cīnās ar prezidentu, lai viņi tur izkaujas, apsaukājas, vienalga dara, ko vēlas, bet lai viņš strādā ilgāk. Situācija risinājās tā, kā tā risinājās. Nevar neko pārmest nevienam no iesaistītiem. Katrs aizgāja savu ceļu. Tā viņi vēlējās. Jā, līdz ar to mēs ejam tālāk Jelgavas sezonas gaitā, ko var raksturot. Es gribu atgriezt savu 2016. gadu. Tāda bija stratēģija, un atgrieza gan Škirlīku, gan Širmēli, kurš strādāja klubā kā galvenais treneris Jelgavas sudraba sezonā, un sezonā, kurā komanda pārvarēja 2 kārtas UEFA Eiropas līga, konferences līga vēl nepastāvēja. Līdz ar to vēl sarežģītāk bija pārvarēt šīs kvalifikācijas kārtas, jo bija mazāk komandu, bija Bratislavas Slovana jāpieveic Jelgavai Širmeļa vadībā, un pēc tam zaudējums pret Beitaru 2 spēļu summā 1-4. Ar Gintu Freimana sastāvā, lai viņam viegli smiltis cilvēks, ko mēs pazaudējām šogad daļu no tās leģendārās Jelgavas komandas. Un varbūt tur no augšas Gintam vērojot to, kā spēlē FS Jelgava jau Škrlīka un Širmeļa vadībā, varbūt ir tādas asociācijas ar to, ka viņi spēlē, viņi ir jauni puiši, bet viņi spēlē kā tas kolektīvs. Ar pašatdevi, brīžiem ar ne to smukāko futbolu, ar pacietību, ar spēli aizsardzību, uzsvaru uz aizsardzību. Arī 5-4-1 sistēma uzreiz kļuva par pamatsistēmu, un tur es neatceros, vai vispār sezonas turpinājumā Jelgavnieki kādā mačā izmantoja schēmu ar 2 centra aizsargiem. Kaut kādā viņā nenāk šādas spēles, man varbūt arī bija. Un tā bija pavisam cita komanda pēc rakstura. Un ļoti netipiski, ka Jelgava spēlēja pieaugušo futbolu ar teju visjaunāko sastāvu virslīgā. Atkal jāatgriežas, tur maza starpība. Un Valērijas Reģisko beigās arī šo statistiku vairs nebojāja, jo viņš biežāk palika uz suliņa, nevis bija sastāvā.
Redz, tomēr tu tikai highlightus paskatījies pēdējā kārtā ar 2 centra aizsargiem pamēģināja Jelgavnieki nospēlēt. Slavenā spēle 0-0 tukumā. Pārsvarā 5-4-1. Tu neminēji pagaidām vēl, un es neminēju to droši vien svarīgāko faktoru, kāpēc šī taktika nostrādāja ar pretuzbrukumiem, ar mazu bumbas kontroli, ar 5-4-1, ar vienu uzbrucēju. Un šis uzbrucējs bija Viktors Osuagvu. Ļoti bieži virslīgas futbolā ir tā, ka kaut kādi leģionāri nospēlē būtisku lomu un pēc gada 2 visi par viņiem aizmirst. Piemēram, Leonels Vambā, atceraties tādu varoni, virslīgas rezultātīvākais spēlētājs bija? Man liekas, viņš zaudēja. Nē, viņš bija rezultātīvāks. Iedomājies, mēs pat par to šaubāmies. Es rakstīju gada grāmatā, jā, par bombardieru Vambā bija, jā. Un tādus futbolistus noteikti vēl varam atrast, kuriem vienā attiecīgā gadā, vai tagad par Supernovu runājām, Pritikovskis, kur viņš būs pēc gada vai 2, vai mēs vēl kādreiz par viņu atcerēsimies un pieminēsim. Tas pats par Viktoru Osuagvu, cik pareizi atceros, Pragas Slavija piederošs spēlētājs, kurš atradās uz īri Jelgavā. Viņš uztaisīja to rezultātu. Skaidrs, ka nevaram noliegt treneru lomu. Viņi redzēja, ka Osuagvu ir ātruma īpašības, un šis nigērietis var aizskriet un ātrijos uzbrukumos sodīt pretiniekus. Osuagvu guva 9 vārtus. Osuagvu lielā mērā palīdzēja 5-3 dabūt pret Rīga. Osuagvu guva vienīgos vārtus pret Metu 1-0, tur gan laikam pendele, bet katrā ziņā ļoti daudz svarīgus vārtus, un tas spēles stils tika uzbūvēts par godu viņam vai par viņa spēcīgās īpašības izmantojot, un tas ļāva Jelgavai ievainot savus pretiniekus, spēlējot šādā stilā. Tas, ko starp citu Ervīns arī Pērkons sacīja, ka sezonas sākumā viņš vēl nebija adaptējies Latvijai un virslīgai, un nešķita, ka viņš ir gatavs kaut kam tādam. 14 kārtās viņam tikai vieni gūtie vārti, un to rezultatīvitāti viņš tieši palielināja sākoties vasarai, zaļajiem laukumiem un sezonas otrajā pusē. Kas vēl raksturo Viktoru Osuagvu, Jelgavai ļoti uzticīgi līdzjūtēji, un cik man stāstīs, pats to neesmu dzirdējis, bet kāds līdzjūtējs bija teicis, ka viņš savāks naudu, lai tikai izpirktu šo spēlētāju no Pragas Slavija, lai viņš paliek nākamu sezonu Jelgavas rīcībā. Bet pieļauju, ka arī Slavija jau novērtē šo spēlētāju un paturēs pie sevis vai mēģinās viņu sūtīt, ja īrē, tad kādā spēcīgākā līgā nekā Latvijas futbola virslīga, kur sevi arī ir jāpierāda. Un Osuagvu to ir izdarījis, par to viņam visu cieņu, par to arī viņš arī simboliskajās izlasēs nokļuva, ko tur mēs sastādījām ar kolēģiem Sports.com portālā, jo Osuagvu tiešām bija tas difference maker cilvēks, kurš veido atšķirību un kurš palīdzēja izdarīt Jelgavai lielas lietas, pieveikt arī lielas komandas. Par šīm lielajām uzvarām runājot, lai gan joprojām ik pa laikam mēs ieminamies par šo maģisko rezultātu 5-3, noteikti jāizceļ tas, ka Jelgavnieki pēc zaudējuma 2-3 Pērkona vadībā pret Liepāju atlikušajās 3 spēlēs pret Liepāju, pret top komandu nezaudēja nereizi. 2 reizes uzvarēja Jelgava un pēdējā aplī neizšķirts. Pirmā reize uzvara 2-1, cik saprotu, vēl Škrlīgs jau ieradies komandā, bet vēl no tribīnēm vēro komandu. Un Valērija Recko vadībā uzvara 2-1, pēc tam ļoti skaista uzvara 3-2 jau jūlija beigās. Un pēdējā aplī tādā arī būtiskā brīdī, kad Jelgavnieki principā vēl varēja pretendēt arī uz 9. vietu. Nospēlēja neizšķirt izbraukumā 1-1. Tā kā pret Liepāju veiksmīga rezultāti, pret Rīga 5-3. Un tieši šajās spēlēs pret konkurentiem, pret to pašu Metu 2 reizes izdevās uzvarēt. Varbūt nesmukā veidā, ar mazu bumbas kontroli, vizuāli nebaudāmi, bet gala rezultāts ir uz tablo, kā saka, 1-0 Jelgavas labā pēdējās 2 tikšanās reizēs pret Metu. Jā, arī pirmajā aplī izdevās Jelgavniekiem pieveikt Metu. Tur bija gan epizode, kur varēja piešķirt 11 metru sorastienu uz Jelgavnieku vārtiem. Ļoti bija diskusiju daudz arī pēc tam. Arī Andris Rihards šķiet, ka Twitterī pat rakstīja par to spēli, par to konkrēto epizodi, bet pagājis tik daudz vairs nav tik būtiski droši vien. Tajā brīdī gan bija ļoti būtiski un sāpīgi. Noteikti tagad jāpāriet pie personālajām, jo latviešiem drosmīgi. Osuagvu parunājam. Ejam tagad no cita gala. Drosmīgi. Raivos Tūriņš sāk sezonu kā pamatu vārdsargs un domājām, gan jau varbūt Edgars Andrejevs, lai gan viņam pieredzes virslīgā ir ļoti maz tāpat, bet tomēr pieredzējušais vārdsargs droši vien kaut kādā brīdī sāks spēlēt regulāri. Bet nē, Raivos Tūriņš 2004. gadā dzimis vārdsargs, Ogres futbola audzēknis, pēkšņi arī virslīgā parādās šī pilsēta kartē. Ne tikai Agris Suvejsda, ne tikai Emīls Latkovskis, kā agrāk būdams virslīgas izpildu direktors, tad arī Raivos Tūriņš. Ļoti laba pirmā sezona. Daudzās spēlēs varējām slavēt viņu. Tur tiešām
jāsaka, Jelgavai ar vārtsargu izvēli bija viss kārtībā, lai gan vārtsargi arī citi tika mēģināti. Bite bija vārtos arī vienā no spēlēm. Jā, Stūriņš patīkams pārsteigums. Un atkal, ja runājam par spēlētājiem, kas progresējas sezonas gaitā, tad Stūriņš viens no tādiem. Sezonas startā ļoti skeptiski es personīgi uz viņu raudzījos. Kaut vai viens tāds elements, tās ir manas personīgās sajūtas, ka viņš varbūt arī vēl netik ļoti izstiepies vai kā, bet viņš nekontrolē vārtus. Bieži vien vairāki soļi no vārtiem, viņš stāv, bumba kaut kur, vai tik ne par Daugavpili, varu kļūdīties, bet kaut kādās spēlēs viņam pārlido ar augstu trajektoriju svecītē pāri, un it kā ne tik ātri bumba lido, bet viņš ir tik tālu no vārtu līnijas, ka nepagūst tos vārtus. Viņš nekontrolē visus vārtus, par kuriem viņš ir atbildīgs. Tā, man liekas, ļoti būtiska lieta vārtsargam, bet sezonas gaitā, ejot laikam, arī starp citu atnākot Škrlīkam 3 spēlēs pēc kārtas Stūriņš uz rezervistu soliņu un vārtos pieredzējušies Andrejos. Nemāku teikt, varbūt kāds arī mikrosavainojums Raivo. Katrā ziņā prieks, ka tomēr pēc kāda laika, jau sākoties jūnijam, Stūriņš atpakaļ vārtos un ar katru spēli labāk, pārliecinošāk. Un, godīgi sakot, šogad, kad tāda īpatnēja situācija izveidojās, varbūt plaši to neapspriedīsim, to Patreonā rakstīju, ka nebija priekšplānā kāds vārtsargs, kurš ir top of the top, kurš visu sezonu vadošā komandā spēlētu, visu gadu neapšaubāms numur 1 un kuram būtu daudz labas statistikas un labu seju. Neatradās tāds vārtsargs, un arī es personīgi ļoti nopietni apsvēru viņu tajās simboliskās izlasēs iekļaut. Neiekļāvu. Arkādijs atrada priekš B izlases Vladislavu Kurākinu, noteikti arī Stūriņu to Arkādiju izskatīja. Jā, viņš būtu trešais, ja būtu C izlase, tad viņš būtu. Man kaut kur arī viņš starp kandidātiem rēgojās. Es viņu neizvēlējos, bet atvainojiet, es viņu salīdzinu un izvēlos starp vārtsargiem, starp vadošo komandu vārtsargiem, starp Latvijas izlases vārtsargiem, un Stūriņš kaut kur turpat blakus atradās. Jā, lai gan, ja mēs varam izdomāt nomināciju un uztaisīt izlasi, ko mēs neuztaisījām, mēs gribējām, bet neuztaisījām U21 izlasē, tad Raivos Stūriņš te apspēlē gan Jāni Beku, gan Sergeju Vilkovu. Manā rangā, jā. Jā, pirms sezonas pateikt, ka tā būs, nevar būt. Lauva varbūt vēl pēkšņi izšaus un Olsas uzvarēs konkurencē, bet arī maz ticams bija pirms sezonas. Bet nē, Raivos Stūriņš, labākais U21 vārtsargs. Pēkšņi ieviešam šādu nomināciju, lai izceltu viena spēlētāja brīnišķīgo sezonu virslīgā, debijas sezonu virslīgā. Varbūt, ja tā atkal man patīk no otras puses paskatīties, neesmu pārliecināts par viņa spēli ar kājām, un tas Jelgavas stils zem un nosēžoties un spēlējot vertikālu futbolu. Nepiedalījās tā saucamajā build-upā, jeb uzbrukuma veidošanas procesā Raivos Stūriņš. Man ir liels jautājums, vai viņš ir spējīgs to darīt, ja viņš nonāk pēkšņi komandā, kurā to pieprasa. Bet, kas attiecas uz spēli uz vārtu līnijas, tur ļoti labs sniegums. Un par tevis nosauktiem uzvārdiem es pat šobrīd viņu gribētu izvirzīt augstāk. Turklāt vēl jāņem vērā tiešām viņa vecums, tu jau minēji 2004. gads. Viņš arī pirmo reizi tika izsaukts U21 izlasē uz spēli pret Azerbaidžānu pārbaudas spēli, kas bija novembrī. Arī novērtējums arī salīdzinājumā ar minētajiem 2 vārtsargiem, kuri stabili bija iepriekš arī Latvijas U21 izlasē pretendējuši uz vietu starta sastāvā. Aizsardzībā arī šeit bija savas nianses. Bija pirmā nianse, ka Remēju neizdevās pieteikt jauns klubs, lai gan FS Jelgava daudz saistības, daudz to pašu cilvēku, bet tomēr kaut kur arī ne visiem pieredze, varbūt kāds pat piemirs jau kā strādāt un kā kārtot lietas leģionāriem, bet jā, Veremējos sāk spēlēt tikai sezonas otrajā pusē, bet pirms tam Valdis Ričko biežāk spēlēja, bet spēlēja kopā ar jauniešiem, ar Veikrīgaru, Deklavu, pēc tam arī Pūru. Valters Pūrs arī sāka sezonas sākumā spēlēt. Pūrs, jā. Tur nav pūra. Šķita, ka bija, bet nebija. Jā. FS Jelgava neņēma nekādu pūru no FK Jelgava un sāka jaunu vēsturi. Kā tur gribās izcelt, gan Valters Pūrs ar savu jauno vecumu bieži vien Škarlīgs atkārtoja, ka viņam tikai 17 gadi. Ko jūs tur prasat no mūsu komandas, kādas lielas ambīcijas, kādu dominējošu sniegumu? Mums ir tik jauni spēlētāji, Škarlīga mantra nepārtraukta bija. Nedaudz pieredzējušāki Veikrīgers un Deklaus, kuru biežāk redzējām aizsardzības centrā, lai gan pamatpozīcija viņam ir centra pussargs. To vairāk kārt laikam uzsvērām sezonas gaitā, jo mēs zinājām, tā bija mūsu sagatavošanās par Jelgavu pirms sezonas. Tomēr komanda no nākotnes līgas, no jaunatnes čempionāta vēl nesen. Tur daudz svešu seju sākumā bija vēl jāiepazīst, kā katrs izskatās. Forši sagāja Jelgavai tas, ka
izvēlējās spēlēt ar, tagad sāku domāt, Pērkona vadība ar trim centra aizsargiem Jelgava spēlē. Bet ne katrā spēlē. Varbūt ne katrā spēlē, tur bija lielāka taktiskā daudzveidība, bet tas, ka izvēlējās Jelgava šo ceļu ar trim centra aizsargiem un te pašā laikā bija no kā izvēlēties, kur vajadzēja Redsko piepalīdzēja, kur vajadzēja iegāja 17-gadīgais Purs. Te pašā laikā arī, tie visi pieminētie, visi pārējie. Protams, Deklau, arī Veremejos ienāca sezonas gaitā diezgan spēcīgi un pamanāmi sastāvā. Un, Dāvis Veikrīgers, par kuru daudz teikts, ka varbūt nepietiekami auguma centimetri. Sezonas beigās viņu sāka izmantot par malējo aizsargu, bet katrā ziņā izvēle, konkurence aizsardzības centrā, to bija prieks redzēt. Redzējām, ka Veikrīgers arī kaut kur palika uz rezerves soliņa sezonas beigās. Un patiešām nebija tā, ka spēlē visi tie, kas ir pieejami. Tā ir tā labā lieta, ja runājam par centra aizsargiem. Malēji aizsargi tālāk varam pievērsties, tur arī variācijas un katram citas īpašības. Patika Ralfs Maslovs atsevišķos mačos šajā pozīcijā, kaut gan arī tagad sāku domāt, vai tik nebija tā, ka pie Pērkona viņš vairāk spēlē par malējo pussargu. Un Valmieras interesants spēlētājs arī šajā pozīcijā par labo aizsargu spēlējot. Un kuru vēl piemirsu, Agris Glaudāns, arī malējs aizsargs, malējs pussargs. Tur laikam tāda diezgan liela rotācija. Vēl tāds futbolists kā no Kanādas nākušais, uzvārds pēkšņi izkrita no galvas. Čevers, domāju, jā. Čevers arī sezonas sākumā lielāka loma, pēc tam netika būtiska loma. Un, protams, Grauds, kurš sezonas gaitā aizgāja jau uz Tukumu. Grauds arī liela tāda figūra Jelgavas sezonas pirmajā daļā, malējā aizsardzībā. Sezonas pirmajā daļā teikšu, ka tiešām arī Ralfs Maslovs bija liela figūra, atklājums, arī fantasy atklājums. Pirmo reizi izskan šis vārds šajā podkāstā par Maslovu. Tāds arī popkultūras fakts. Pavasarī Maslovs spilgti spēlē, pavasarī arī bija Ted Lasso seriāla 3. sezona, kur populāri izstāstīja par 4-4-2 sistēmu, ko izgudroja padomju treneris uzvārdā Maslovs. Bet, diemžēl, Ralfs Maslovs 4-4-2 sistēmā tā arī neuzspēlēja laikam šo zonu. Varbūt vienā spēlē pie Pērkona, bet pārsvarā tur bija ar 3 centra aizsargiem Jelgavnieki. Jā, Maslovs sezonas vidū arī atļāvās aizbraukt uz pārbaudēm uz Polijas zemāko līgu klubu un pēc tam arī ar Ervinu Pērkonu kopā un pēc tam saskārās ar zināmām problēmām, lai nokļūtu atpakaļ starta 11. Ko vēl varam pateikt par Jelgavu? Jelgavas starta formācijas skatos, ir bijis arī patiešām Pērkona vadībā dažādas interesantas schēmas. Arī tajā pašā pirmajā spēlē 4-4-2, starp citu klasiskā, ko tu nu pat minēji. Un pa centra pussargiem parunāt. Pa centra pussargi laikam arī netik akmens cieta pozīcija Jelgavai, kur tāds vidējs virslīgas līdzutējs droši vien neuzreiz nosauks, kurš tad veidoja saspēli. Mēs to nosauksim, bet principā nebija tā, ka tur zvaigznes tajā pozīcijā spēlētu. Kaut gan Patīčuks sezonas sākumā lika par sevi runāt. Jā, lai gan Patīčuks varēja spēlēt arī kā uzbrucējs. Atkal atgriežamies pie Ervina Pērkona un viņa izvēlēm. Patīčuks varēja spēlēt arī tuvāk uzbrukumam, arī Liepājā. Pēc tam viņu mēģināja Tamas Spērtie par uzbrucēju likt. Bet bez Patīčuka bija arī atbalsta personāls. Ja mēs tā runājām, kāpēc atbalstīja Patīčuks, tomēr sasita gols. Bet Kevins Cēsnieks, arī Ralfs Šiķikovs sezonas otrajā pusē, arī Rjuga Nakamura. Šie spēlētāji tomēr vairāk par jaukšanu bija atbildīgi, nevis par veidošanu, bet arī tika pie goliem. Cēsnieks guva vārtus 2-2 neizšķirtā pret Supernovu. Jā, Supernovu ļoti neērts pretinieks bija Jelgavniekiem. 3 neizšķirti 4 spēlēs. Vienīgā komanda, kas tikai vienu uzvaru izcīnīja pret Supernovu, tā ir FS Jelgava. Ja būtu tur panākumi, tad atkal pieplusojam 6 punktus, un tur tikpat gandrīz jau turpat ir Liepāja, turpat ir Valmiera, ļoti tuvu līdz Eirokausiem. Jā, pie malējiem aizsargiem vēl piemirsu, jo tik daudz ūdens aiztecējis Rudolfs Zeņģis, arī viens no Jelgavas jaunpienācējiem, kurš pēc Ervina Pērkona došanās prom arī pats kaut kur nozuda un līdz galam nekļuva skaidrs, kas ar viņu. Par centra pussargiem jau minēja, Nakamura ieradās sezonas laikā, ja runājam arī tālāk par leģionāriem, arī Ikuto Gomi deva diezgan būtisku pienesumu komandai, arī Veremejos beidzot dokumenti tika sakārtoti. Un, ja tā globāli par Jelgavu, tad droši vien šī sezona ļoti pozitīva, atkal atgriežoties tomēr pie centra aizsargiem un vārdsarga, ņemot vērā to Jelgavas stilu. Kaut kur man šķiet, ka varbūt ne līdz galam tika izmantoti tie uzbrukuma
tipa spēlētāji. Osuagu daudz darba skrēja pēc tālajām bumbām un reidos, un viņš izspēlējās pamatīgi, guva vārtus. Bet tie saspēles veidotāji, kā to arī minēja par centra pussargiem, vairāk izjaucēji, kuri tad bija tie veidotāji, kuri izbaudīja to futbolu, kuri uzspēlēja pietiekami daudz ar bumbu. Man patika Jelgavas otrais puslaiks Valmierā, kad jelgavnieki no 0-2 izlīda uz 2-2. Tur arī Nakamura Gomi savu vārdu pateica. Bet, starp citu, runājot arī par neformālā, laikam tā jāska kluba prezidenta dēlu, Māris Pēlāns par Mārci runājot arī, cik bieži viņš tika pie bumbas, cik bieži mēs redzējām, kaut kādos pretuzbrukumos viņš nebeidījās apspēlēt 2-3 pretiniekus un diezgan spoži uzspēlēja, bet es būtu gribējis redzēt, ka Jelgava ar vairāk, biežāk ar bumbu spēlē, kaut kur spēlē pa pirmo numuru pozicionālos uzbrukumos, tad arī būtu cerības droši vien arī to pašu Pēlānu ieraudzīt būtiskākās lomās ar lielāku pienesumu. Tas pats par Glaudānu varam sacīt, var vēl par citiem uzbrukuma tipa spēlētājiem. Jā, tu teici, neizmantoja, bet izmantoja gan saspēles veidotājs, uzbrukuma līnijas spēlētājs, izmantoja kā malējais pusaizsargs. Runājam par Valmieru un Glaudānu atrada pielietojumu. Jā, jūs te esat, tad spēlējiet. Jā, bet tie pusaizsargi, bet tas ir uz papīra pusaizsargi, bet faktiski dzīvē bieži vien tā bija patiešām 5 aizsargu līnija un viņi atstrādāja aizsardzībā. Par to ir stāsts. Tā kā vismaz es to redzēju, varu, protams, nebūt līdz galam korekts. Jā, vēl par leģionāriem Maščenko arī trauma sezonas sākumā un beigās atgriezās. Tā kā arī viens, neteikšu kurš, speciālists ironizēja, ka redz Jelgava it kā bez leģionāriem, bet patiesībā sakot arī leģionāra loma tur tāda diezgan būtiska. Tas nebija Ervīns Pērkons, kurš to sacīja for the record. Jā, sezonas sākumā vēl bija Iekārts Smirdavs, vēl bija viens leģionārs ārzemnieks, kurš pagājušajā sezonā bija metā, kāpēc man izkrita no... Basī. Bapē plus Mesijā, ka mēs tur jokojām apvienojums. Bet, negluži sanāca. Lai gan ļoti skaists vārds viņš guva vienā no spēlēm. Tur atstoties no zālienu, būtu tāda interesanta trajektorija ielidojot. Tagad arī atradīšu, parādīšu. Ja pret metu, tad uzreiz atcerēšos. Atradīšu tad, par leģionāriem. Lai gan varēja jelgavnieki beigās likt visus. Osuagu, Gomi, Veremejevs, Maščenko, Nakamura. Bija arī pēdējās kārtās spēles, kur visi 5 bija pamatsastāvā. Bet jebkurā gadījumā tā bija komanda, kas balstījās uz saviem audzēkņiem, uz latviešu spēlētājiem, par to prieks. Un, lai arī kāds būtu stils, arī komandai ar šādu stilu ir vieta virsliegā. Mums te virsliegā ir ļoti liela dažādība. Mēs pieņemam visus. Mēs pieņemam tādus kā Tukums, mēs pieņemam tādus kā Meta, mēs pieņemam tādus kā Jelgava. Ja nebūtu šādas komandas, tad kaut kā nebūtu tāda pozīcija aizpildīta. Es to pilnībā piekrītu, jo mēs visi gribam, nebūs pareizi sacīt, ka Meta vienīgā spēlē pareizo futbolu, Meta vienīgā attīsta futbolus, Meta vienīgā spēlē 1-1. Tā arī gluži nebūtu pareizi pozicionēt. Arī jelgavnieki guva mega pieredzi šajā gadā, un kaut vai nevienmēr ar bumbas kontroli, bet arī šādā futbolā rūdās. Tā pašā laikā atkal tas pilnīgi sanāk it kā dabiskā veidā. Mēs neko mākslīgi nevelkam. Mums bija 9 eksperti, labi, 2 no šiem 9 mēs ar Arkādiju, bet paskatoties uz šo labāko spēlētāju topu, ir tas, par ko es minēju. Tagad es to tikai secinu un fiksēju, tas nebija pirms tam izdomāts. Pirmā vietā Osuagu uzbrucējs, kurš 5-4-1 schēmā redzamākā persona starmešu gaismā, kurš skrien un gūst vārtus. Otrā vietā Stūriņš, kurš diezgan daudz darba vārtos un daudz arī spēles laika. Prieks par viņu, gados jaunais vārtsargs. Un trešajā vietā centra aizsargs, par ko arī minēju. Andris Deklaus, centra aizsargs, balsta pussargs, kuram daudz darba, kuram daudz divcīņu. Arī kaut kādi negatīvie mirkļi, kā piemēram zaudējumā pret Valmieru pēdējās sezonas brīdī, kad viņu apspēlēja gaušu tīri. Tā kā tādas daudz pieredzes un viņi ir pamanāmi, bet kur mums ir topā centra pussargi, Patīčuks, kurš aizgāja uz Liepāju sezonas vidū, un kaut kur zemāk jau atrodams Nakamura, bet principā visās vadošajās pozīcijās vai nu pēdējais bastions, vai nu augšējais uzbrucējs. Tā ir tā lieta, ko var atzīmēt par Jelgavu, un tas sakrīt ar to futbolu, ko spēlē Jelgava. Jā, futbols bez laukuma vidus, kā mēs arī varam definēt. Vertikālais futbols, kas Jelgavā varbūt pat piedzimis savu laiku. Bauska, ja precīzāk. Labi, tas tā mazliet jokojot, bet nekas. Jā, sapratu beidzot. Pielec. Jā. Mēs par labākajiem spēlētājiem parunājām. Par labākajām spēlēm tu minēji spēles par Rīgu, bet jāizcer, ka Jelgava pieveica gan Valmieru, gan Liepāju savā laukumā. Un savā laukumā Zocā vēlreiz līdz ko pateica, ka viņš jau jūt to veco FK Jelgava garu, kad Zocā ierodas komanda. Vēl atzīmēsim, ka Zocā ļoti saulaicīgi, ļoti ātri
sakārtoja un sāka komanda spēlēt jau maija sākumā. Komanda aizdīja savu pirmo mājas spēli uz dabīgā seguma laukuma. Par to arī visu cieņu Jelgavai un tiem, kuri strādā par un ap šo klubu un arī ar infrastruktūru pilsētā. Lai gan, protams, Zots segums nav starp labākajām top nominācijās. Viņš nekad nenokļūs, droši vien tas nekas nenokļūs. Ja runājam par labāko zālienu. Varbūt liksim punktu pēdējais, ko sacīšu. Škrlīgs preses konferencēs, manā topā nebija pārāk augstu tieši saturiski. Es neapšaubu viņa kompetenci, varbūt viņš iekšēji futbolu saprot daudz dziļāk un ir valodas barjera, jo viņš nerunā angļu valodā, nerunā, protams, latviešu valodā un nevarēja uzstāties savā dzimtajā slovāku valodā. Tajā ziņā, bet neizmirstam galveno tabulu un Jelgava, ja runājam par pozitīviem pārsteigumiem, nav īsti konkurences Jelgavai pārsteigums numur 1, ja skatāmies sausi tabulu pēc tā punktu skaita un vietas 6. vieta Jelgavai. Reti kurš, Andris Grīmbergs malacis, bet reti kurš prognozēja tik izdevušo sezonu Jelgavniekiem, tikai 16 zaudējumi 36 spēlēs, pusi maču aizvedot pret top 5 komandām. Tas patiešām ir izcils rādītājs. Tā kā ļoti laba sezona Jelgavai, bet ja runājam atkal par spēlētāju attīstību un vecumu, gados jauna līga, vispār virslīga kopumā un Jelgavai jauni spēlētāji, droši vien tikai vairāki gadi, piemēram 4-5 gadi sniegs mums atbildes, vai no šīs Jelgavas sastāva daudz izsitīsies, vai šis futbols, ko spēlē Škrlīgs, pretuzbrukumiem ļaus komandas spēlētājiem spērt nākamos soļus. Es tomēr no sirds gribētu, lai 24. gadā nezaudējot rezultātu, kas ir būtiski Jelgavas spēlēm, kaut kur vairāk drosmīgāku, vairāk ar bumbu, un tie futbolisti sajūt to, ka viņi ir tie, kas nosaka lietas laukumā, nevis tikai rēģē uz notikumiem laukumā. Mana intriga būtu, vai kādu izķers no latviešu spēlētājiem vēl, jo izķēra Liepāja Daņilu Patīčuku jau sezonas vidū, vai vēl kādu savāks. Uz Audu. Jā, arī Oskars Rubenis uz Audu pārgāja, bet uzreiz, gandrīz uzreiz, bija savainojums, kas liedz viņam piedalīties sezonas izskaņā mačos. Beidza karjeru, diemžēl, Daniels Grauds. Arī nerunājam ne tikai par Jelgavas audzēkņiem, bet tie futbolisti, kas izgāja cauri Jelgavas komandai. Ne visiem tas turpinājums sanāca pēc Jelgavas posma. Patīčuks, laikam, tāds cerīgākais prospekts no tiem, kas pameta komandu. Vēl ir virkne interesantu spēlētāju, kā tu pareizi minēji, šobrīd sastāvā.